Sveiki, mīļie draugi! Priecājos jūs redzēt savā YouTube kanālā Ageless with Dr. Jana. Un šodien manā viese ir fantastiska, burvīga neirologs daktare Zane Anna Litauniece. Zanīt, sveicināti! Sveika, Jonīt! Paldies, ka uzaicināji, un paldies, man ārkārtīgs prieks būt šeit. Jā, paldies, ka tu esi atnākusi. Tiešām liels lepnums, un paldies, ka tu atradi laiku, jo es zinu, cik ļoti tu esi aizņemta, un tu esi praktizējošais ārsts, neirologs, ne tikai pie mums Anti-Aging institūtā, bet arī Gaļezerā, un zinātnisks pētnieks. Un man ir ļoti daudz jautājumi. Un pirmais mans jautājums, ko gribētu te uzdot, kas ir ārsts neirologs? Kas ir tāda profesija? Kā mums saprast, varbūt sīkāk? Neiroloģija ir tik interesanta un tik plaša. Īstenībā mēs tiešām nodarbojamies ar ļoti, ļoti daudzām lietām. Katrs no mums specializējās savā jomā, vai tās būtu galvas sāpes, vai atmiņas traucējumi, kustību traucējumi, neirodenitīvās saslimšanas, epilepsijas un tā tālāk un tā tālāk. Un tā kā tiešām neirologs ir plaša profila speciālists, teiksim tā kā ir. Saki lūdzu, vai neiroloģiskās slimības ir, teiksim, saslimšanas, ko mēs varam ārstēt, vai neiroloģiskās saslimšanas ir tādas, diemžēl, ar kuriem ir jāsamierinās, un vispār, kad ir cilvēkam jāapmeklē ārsts neirologs? Diemžēl neiroloģija ir gan tādas slimības, kuras var, gan tādas, kuras nevar, diemžēl. Un ir arī fatāls saslimšanas, kā piemēram amiotrofā laterālā skleroze, arī insulti citreiz, vai arī citas neirodegentīvas saslimšanas, kā Alzheimera slimība, ko mēs, diemžēl, nevaram tik labi ārstēt, kā mums gribētos. Bet ir ļoti, ļoti plašs slimības spektrs, ko mēs varam ārstēt un kas medicīna attīstās un mēs varam arvien labāk un labāk ārstēt. Bet kad ir jādodas pie neirologa? Īstenībā tad, kad kaut kas vai nu sāp, vai nav tik labi, kā gribētos, vai ir kādi miega traucējumi, vai ir kaut kādas atmiņas grūtības, koncentrēšanās grūtības, vai sākās kaut kāda kustība traucējumi, kā piemēram tremors, vai kādas citas lietas. Īstenībā, kā jau pirms tam minēju, mēs tiešām ļoti, ļoti daudz ko daram, un mēs katrs daram savu šo te specialitāti, specializēšanās, tā teikt, daļiņu ļoti labi, un katrā ziņā tas, kad jāgriežās pie neirologa, īstenībā, jebkad. Arī, kad ir trauksme un kad ir šīs te galvas sāpes. Vienmēr. Saki lūdzu, vai mūsdienās vispār šī trauksmainība, bezmiegs, ātri skrejošs dzīves stils, varbūt tās arī kaut kādas galvas sāpes, migrēnas, vai tā ir 21. gadsimta pandēmija, un ar ko tas ir saistīts, jā? Jo principā, neviens, posts vai no sociālos tīklos vai arī žurnālos, vienkārši mēs nevaram apiet jautājumu par kaut kādu trauksmainību, depresiju, kaut kādiem medikamentiem vai meklējam palīdzību, visi runā par stresu un tā tālāk. Vai kāpēc tā tas attīstās? Vai agrāk tā tas nav bijis? Tas ir tikai tagad, vai mēs iemācījāmies to diagnosticēt? Jā, ir ļoti, ļoti laba tāda grāmata, ko kādreiz lasīju par vispār par laiku būtību, ka laiks īstenībā pēdējā laikā tik ātri skrien, tāda Eriksena mirkļa tirānija. Jā, mums laiks skrien, mēs
mums vajag būt labākiem, mums vajag būt stiprākiem, mums ir šis sabiedrības spiediens, ka mums ir jābūt formā visu laiku, labi jāizskatās, jābūt veiksmīgam ģimenē, jābūt veiksmīgam darbā un tā tālāk, un tā tālāk. Un tas viss liek mums tā teikt ļoti, ļoti iespringt un ļoti, ļoti nogurt citreiz. Un mēs citreiz pat paši nepamanot dzīvojam vienkārši ļoti lielā trauksmē. Un ir arī tāds termins, kā ir leaky gut un ir šis leaky brain. Ka ilgstoši dzīvojot tādā trauksmes stāvoklī, tādā ļoti lielā stresā, mums smadzenes sāk nepareizāk strādāt. Mums smadzeņu bioķīmija mainās, mums šī te hematoencephalārā barjera mazliet jau sāk kaut kā nepareizi strādāt, ja. Tā tas viss vienkārši notiek dēļ mūsu nereālā ritma, kas ir pēdējā laikā ļoti aktuāli. Saki lūdzu, bet cik tad stress ir par daudz? Jo principā, saka, ka arī mazdrusītiņa stress ir veselīgs, jā, tur, teiksim, bet, kā mēs varam izprast, ka šis stresa līmenis noteikti man jau varētu būt kaitīgs, un principā arī es redzu, ka ir vairāk cilvēki, kuri ir atkarīgi arī no adrenalīna, jā, pa lielam viņiem patīk dzīvot šajā kaifā, jā, skriešanas kaifā, kamēr viņi nenokrīt, jā. Cik tad ir fine? Cik tad ir ok? Jā, stress jau vienmēr, ja godīgi tāds stresa moments mums ir īstenībā pat ļoti, ļoti vērtīgs, bet ne ilgstošs stress. Tāds īslaicīgs stress mums ļauj samobilizēties, mums ļauj izdarīt varbūt lietas, ko mēs tāpat tās vien neizdarām. Mums tur viss adrenalīna fona, kortizola fona un visādi, ja. Bet ja tā ka ilgstoši, tad, diemžēl, tā sākās tā teikt, gan šī somatizācija, ka sākās vai nu reipoņi, vai kaut kādas sāpes, kas sevišķi kakla daļā, plecu daļā, muguras jostas daļā, galvas sāpes, ja. Tas viss signalizē mums, ka varbūt, kad ir pa daudz, ka mums ir tā, ka bišķiņ jāapstājās, ka mums ir jāpadomā par savu dzīvesveidu, par to, kur mēs esam un ko mēs darām, un kāpēc šādi te notiek, ka ķermenis mums dod signālus, ka mums kaut kas nav riktīgi, kaut kas sāp, kaut kas ir ne tā. Bet tad kādas ir biežākās šīs sūdzības, teiksim, no sieviešu puses vai no vīriešu puses, ar kurām atnāk pie tevis? Jā, katrā ziņā, protams, ka tā numur 1 tās ir sāpes, pēc tam nāk kaut kāda koncentrēšanās grūtības, atmiņas traucējumi, tā saucamais brain fog, šie simptomi, jā. Un tad jā, protams, kuras arī specializējos šie atmiņas traucējumi, kas ir tiešām objektīvi. Un tā, tas viss, tā teikt, jā, tas viss ir. Un saki lūdzu, teiksim, tad, kad tu sāk jau strādāt ar pacientu, jā, vai tu arī iedziļinies dzīves stilā, vai dzīves stils vispār, vai dzīves ritms, ēšanas paradumi, alkohola lietošana, nelietošana ietekmē vispār mūsu neirobioloģiju, mūsu neiroķīmiju, mūsu emocijas, mūsu pašsajūtu, garstāvokli, miegu un tā tālāk. Kādi ir tie pamata faktori, nosacījumi, lai tu justies labi? Protams, ka tas viss ietekmē un īstenībā dēļ mūsu dzīves stila arī ļoti daudz, kas sāk rasties, tad sāk sāpēt, sāk nebūt labi un tā tālāk. Un tikai mēs paši varam to teikt izcelt mūs no tāda šī te visa mūžīgās skriešanas, mūžīgās trauksmes fona, kas arī rada mums visus diskomfortus un visas tās lietas. Un tik tiešām
dzīves stila vaļi, kas ir tad pareizas dzīves stila vaļi, kas ir aktivitātes, kas ir laba ēšana, tad laba degviela savam ķermenim, kas ir arī šī te stresa menedžēšana, tā teikt, tāda varēšana pārvarēt stresu, iemācīšanās, kā pārvarēt stresu, šīs meditācijas un visas pārējās lietas. Tas ir arī tādi lieli stūrakmeņi, kas mums reāli palīdz būt veseliem. Jā, jo es bieži dzirdu arī tādu terminu mūsdienās FOMO, Fear of Missed Fear of missing out. Jā. Tad, kaut ko es baidos arī tā kā nepaspēt, kaut ko es baidos neizdarīt, jā, gribās būt perfektai, gribās būt izcilai, jā, un sanāk, ka, protams, tas uzdien šo ten stresu, atbildības sajūtu, un sanāk, ka cilvēks principā netiek galā ar visu to klāstu, ko viņš ir uzņemies sev. Un tad atnāk jautājums, kā mēs varam ātri atrast distresu, ja? Noņemt stresu. Un šobrīd, protams, mēs redzam arī kultu, alkohola kultu, vīna degustācijas kultu, narkotiku kultu, teiksim, kaut kādas, labi, par narkotiku kultu es varbūt esmu tā pārāk bargi esmu pateikusi, bet, tas tomēr mums arī ikdienās arī tagad pusaudžiem mēs redzam, ka narkotikas, diemžēl, ļoti plaši tiek pielietots arī ķīmiskās vielas, diemžēl, arī mums šeit sabiedrībā. Bet gribētos pieskārties vairāk alkoholam, tradīcijām, kas ir ap alkoholu, vai alkohols ietekmē smadzeņu aktivitāti, smadzeņu bioķīmiju, smadzeņu novecošanos un garstāvokli. Viennozīmīgi ietekmē. Ir taču ļoti daudzi pētījumi, kas arī apliecina to, ka alkohols tieši, tāda regulāra alkohola lietošana tieši provocē smadzeņu atrofiju, provocē to, ka mums nestrādā smadzenes, kā viņām vajadzētu strādāt. Un tik tiešām var attīstīties ilgstošas alkohola lietošanas rezultātā, var attīstīties visādi kustību traucējumi, atmiņas traucējumi, tad kognitīvi tādi traucējumi, ja. Un tik tiešām var sākt parādīties daudz vitamīnu, šie deficīti, kā piemēram B12, B1 deficīts, jā, kur tiešām, ka cilvēks vairs nestaigā vai tātad nestabili staigā. Un tas viss, protams, ka tas ir dēļ tā, ka pārāk bieži ir lietots tas alkohols. Kāpēc mēs to alkoholu lietojam? Tāpēc, ka tas ir tāds vienkārši, ārkārtīgi vienkāršs veids, kā tā teikt, iluzori noņemt to stresu, kas ir ikdienā, noņemt to skriešanas, tā teikt, šo te dunu un it kā labāk aizmigt, bet patiesībā tas ir tikai iluzori. Patiesībā tā glāze konjaka pirms miega mums izjauca visu miega arhitektūru. Mēs īstenībā neizguļamies tik labi, kā vajadzētu. Un ja tas tā ir ilgstoši, tad tas vienkārši, tā teikt, liek mums ļoti, teiksim, pamanīt mūsu ikdienā, ka mēs nevaram sakoncentrēties, nevaram sākt atcerēties kaut ko. Protams, izmainītas visas analīzes un tā tālāk, ja. Alkohols ir jābauda, bet varbūt, ka svētku reizēs, un varbūt, ka ne tik... ir katru dienu? Ja svētki ir katru dienu, tas ir tas, par ko es runāju, ka tas nav īsti veselīgi. Tas nekad nenovedīs pie tāda ļoti laba, tā teikt, gala. Jo ilgtermiņā, mēnesi, gadu, 2, 3, 5 tā dzīvojot, varbūt, ka arī nekas nenotiek. Bet mēs jau te runājam par longevity, vai ne? Par šo te anti-aging, šīm te visām lietām. Un noteikti ilgtermiņā nekādā ziņā alkohols nebūs tas, kas katru dienu lietojot ilzoru, noņemot šo te trauksmi, palīdzēs darbiņš.
darbiņš ar sevi, ar savu, teiksim, disciplīnu, ar savu dzīvesveidu, tad šī te degviela, ko mēs lejam iekšā savā, teiksim, organismā, tad labie visi tauki, visas foršās lietas, kas ir tiešām smadzenēm vajadzīgas olbaltumvielas, un šis te ārkārtīgi svarīgais, tā teikt, lai smadzenes labāk strādātu. Arī tas, kā piemēram, šīs te regulāras fiziskās aktivitātes, ka mums ir tomēr katru dienu tās 10-15 minūtes, tā teikt, jāvelta, lai nevis scrollojot Instagram, piemēram, bet lai mēs pišķiņi izkustētos, lai mēs turētu savu ķermeņu tādā tonusā. Protams, ka ir arī šie te pētījumi, kur ir nepieciešams tātad cilvēkam šīs te lielās slodzes, vai ne, ka tik tiešām ilgtermiņā ir lielās šīs te kardiogēnie tie treniņi un vispārējais, ka tik tiešām tas ilgtermiņā palēlina šo te novecošanos un liek mums justies labi. Un, protams, arī šī te visa stresa mazināšana jāiemācās mums. Katram ir sava formula, kā mazināt stresu savā ikdienā, kā iemācīties šo te mieru. Mums ir katram jāizveido šī formula. Mums ir jāpamēģina lietas, kas mūsdienās ir tik ļoti pieejamas, visādas elpošanas prakses, meditācijas, šādas augstumpeldes arī un visādas stāvēšanas uz nagliņām kaut vai un tā tālāk. Jāpamēģina, kas mums palīdz. Vai būšana mežā, sēņošana vai jūra vai kas mums sniedz to fantastisko mieru un kā mēs varam, teiksim, uzlādēties un kā mēs varam pārvarēt šos te stresa, tā teikt, apstākļus. Un, protams, ka arī tas, ka mums ir visu laiku jāiemācās viss, ka lai mums veidotos, tā teikt, šīs te foršās neironu ķēdītes, lai mēs varētu daudz kvalitatīvāk dzīvot, būt savā veselībā un lai tiešām ilgtermiņā, teiksim, mūsu 80 gados mums būtu laba atmiņa, mums būtu labas prāta spējas un viss pārējais. Paldies tev par ieteikumiem un arī instrumentiem. Gribētos mums druscītiņi precizēt. Cik tad dzert drīkst? Alkoholu. Jā. Alkoholu. Katram šim te, tā teikt, alkohola veidam ir savs noteiktais apjoms, cik tad tā ir tā kā nekaitīga deva it kā. Dienā? Dienā, jā. Katru dienu? Nē, absolūti nē. Es pieturos tomēr pie tā, ka nav tāda nekaitīga deva. Ir tomēr tā, ka tas ir... Jā, tieši tā. Ir tomēr jāsaprot tas, ka tā ir inde mūsu organismam un tomēr viņu vajadzētu samazināt tikai un vienīgi tādos svētkos un arī tādā labā, teiksim tā, normas robežās. Nevis pudeli vai tā tālāk, bet tik tiešām šīs vienu, divas glāzes ar vīnu, piemēram, vai kaut kā, lai tiešām ilgtermiņā mums, tā teikt, viss būtu labi. Saka, lūdzu, no neiroloģiskās puses vai bioķīmijas, asins bioķīmijas puses, ko izdara alkohols ķermenim? Principā daudz ko. Es domāju, ka tu arī ļoti fantastiski to, tā teikt, bari, tā teikt, ieskicēt, jo principā visu, kas ir slikts. Protams, ir ietekmēti šie te aknu rādītāji, nierādītāji, ja ir ilgtermiņa alkohola lietošana, tāpat tās arī visa hormonālā sistēma un protams, kad šie te īstenībā mikroelementu un vitamīnu deficīti, tā kā, tas viennozīmīgi ir tā.
Paldies tev. Un kā ir ar antioksidantiem, kas atrodas alkoholā, ko arī, piemēram, kardiologi? Jā. Forši būtu, ja mēs tiešām varētu, tā teikt, ievērot šīs te dozācijas, vai ne? Tiešām, jā, ir, piemēram, sarkanvīnā, protams, jā, to neviens neapstrīd, kad ir arī labās vielas tur iekšā, kas tiešām, tā kā ļoti labi mums iedarbojās uz asinsvadiem un tā, bet problēma jau ir tāda, ka mūsdienu stresa apstākļos mēs to alkoholu, tas, ko mēs iepriekš runājām, mazliet pa daudz sākam lietot un tā teikt nevietā lietot un vai mēs it kā mazinātu šo mūsu stresu, šo mūsu trauksmes sajūtu, iluzori, nepie kā laba tas tā nenoved. Noteikti nē. Tāpēc tiešām tas noteikti nebūtu tas pirmais, tā teikt, produkts mūsu iepirkumu sarakstos. Tātad tā laima neatrodās pudelē? Noteikti neatrodās, un tas ir jāsaprot, ka neatrodās, un tas ir, tā teikt, jāmācās no tā tikt vaļā, jo tiešām jāatcerās, ka tas ir iluzors miers, iluzors teiksim, kaivs, jā, aizmigšanas instruments un tā tālāk, jo patiesībā tas tiešām, jā, izjauc miega arhitektūru, ilgstošāk lietot mums sākās atmiņas traucējumi, koncentrēšanās traucējumi un vispārējais. Jā, emocionālais tāds, jā, svārstības un tajā brīdī, ka mūsu organisms jau ir tā, jau trauksmē un visu, un ja mēs vēl uzliekam virsū vēl vienu, tā teikt, lietu, ar ko tikt galā, jā, tad nav tas pats labākais. Jo grūtāk jau ir sportot, labi ēst un tā teikt, uzturēt tādā veidā sev formā, nevis nopirkt šo te skaisto vīnpudeli un tā teikt, malkot. Es nesaku, ka es tā kā nelietoju alkoholu, es arī lietoju alkoholu, bet tiešām mēģinu tā kā ieturēt tādas, tā teikt, normas robežas, teiksim tā. Jā. Mīļie draugi, lūdzu, uzliekat mums laiku, parakstaties arī mūsu kanālu, lai mēs varētu arī turpmāk jūs sludināt ar foršiem un ļoti svarīgiem aktuāliem jautājumiem. Un uzrakstat šeit zem komentāri, kā jūs saprotat terminu smadziņu fitness. Un es uzdošu Zanai Annai Litauniecei, kā tad mēs varam patrenēt mūsu smadzenes, lai ņemot vērā, ka mūsu dzīves gārums paildzinās, lai tomēr arī dzīves kvalitāte ir apmierinoša un lai mums pēc tam otrā dzīves dekādē neattīstās demence, Alzheimers. Kas tad ir tas smadziņu fitness vai treniņš smadzenēm? Jā, mēs jau arī pieskārāmies, ka īstenībā nekas jau pārpasaulīgs tas nav. Tās ir vienkāršas lietas. Īstenībā tas viss tādā sakņojās mūsu ieradumos, jo īstenībā tieši tie ieradumi, kā mēs vadam savu dzīvi, ko mēs daram, arī veido mūs pašus un veido mūsu, teiksim, tā dzīvi ilgtermiņā un cik mēs būsim, teiksim, saglabāti tādā sirmā vecumā un tādi jauni. Protams, ka pirmā lieta noteikti, ko mēs jau izrunājām, šis ir tas ēdiens, jo tāds labs kvalitatīvs ēdiens smadzenēm tik tiešām ir bauda. Un smadzenes, ja ir labi pabarotas ar labu degvielu, kā jau runājām, tad
tad viņas arī labāk strādā. Un tik tiešām mēs varam iemācīties jaunas lietas un visu izdarīt. Un arī mazāk, protams, mums ir šādas kaut kādas lietas kā galvas sāpes un šādi faktori arī. Otrs, protams, fiziskās aktivitātes, kas ir tiešām jāievieš savā ikdienā regulāri, lai kā negribētos celties no rīta un tā teikt iet un vingrot uz tā paklājiņa, bet tiešām laikam ir kaut kā jāpiespiež sevi un tomēr tā teikt jāizdara priekš sevis šīs te kustības, jo kustoties smadzenes gūst baudu, un mēs taču gribam, lai mūsu smadzenes bauda, vai ne? Es domāju, ka neviens nevar pateikt, ka ja kaut kur, piemēram, sežot, dīvānā, slikti jūtoties, ja izstaigājās ārā kaut vai 10-15 minūtes un atnākot atpakaļ mājās, apsēdžoties tajā dīvānā, ir taču pilnīgi savādāka sajūta. Tā kustība jau mums liek producēties šiem te endorfīniņiem un tā teikt, justies mums labāk. Un, protams, arī ilgtermiņā. Kā trešā lieta, protams, ir šīs te negatīvo domu izķeršanas un trauksmes mazināšana, lai mēs varam iet cauri dzīvei tādi stabili, ar labu dzīves kvalitāti un lai mēs tiešām mākam reaģēt uz stresu, jo īstenībā padomāsim, kā mēs katrs reaģējam uz stresu. Ko mēs darām stresa situācijā? Varbūt cits bļauj, varbūt cits sit durvis, varbūt cits sāk nervozēt tā, ka tiešām ieslēdzās šī te autonomās visas lietas, tur svīšanas un tā teikt roku trīcēšanas un tā tālāk, vai ne? Tas viss ir tik ļoti svarīgi atrast šo savu protokolu, kā sev rast mieru. Un tas, kā jau mēs runājām, ir mūsdienās tik vienkārši tas viss ir, jo visur ir informācija, visur mēs varam iegūt gan online visādas lietas, kur pat nav nekur pat jāiet. Turpatās mēs mājās varam tā teikt, izmēģināt elpošanas praksi, izmēģināt kādu meditāciju, vai ne? Un tiešām savu labsajūtu daudz uzlabot. Un tad vēl viena lieta ir vienmēr mācīties kaut ko jaunu, katru dienu kaut ko jaunu iemācīties, jo tad vienā vārdā tā ir neiroplasticitāte. Mēs veidojam savas nervu, tā teikt, ķēdītes, neironu ķēdītes savās smadzenēs, un jo mums vairāk ķēdīši ir, jo mēs esam gudrāki un jo mēs esam noturīgāki pret visiem stresa apstākļiem un pret novecošanos arī. Un katru dienu ieplānot kaut ko jaunu, iemācīties, jo tas ir tas, kā mēs savas smadzenes varam uzturēt vienmēr formā. Un tas mūs attālina, tā teikt, no demences, no kaut kādām tādām īstenībā kļūšanām, neinteresantam. Katru reizi, katru dienu kaut ko jaunu iemācoties, mēs varam tiešām uzlabot savu dzīves kvalitāti un arī sevi. Lieliski, ļoti iedvesmojoši. Tā kā mēs skrienam pēc šīs jaunumības formulas vai jaunības formulas, bieži vien sievietes iet uz dažādiem eksperimentiem, piemēram, pielietot cilmes šūnu terapiju vai hormonu aizstāju terapiju vai, teiksim, kaut kādas jaunas tehnoloģijas. Un mēs laikam esam lasījuši vairākas ziņas arī sociālos tīklos, kad attīstās šis smadzeņu vēzis. Mans jautājums ir, kāpēc mēs tagad bieži asociējam smadzeņu vēzi ar sievieti dzemdībām, vēlīnām dzemdībām, hormoniem, cilmes šūnām, vai tas ir tāds mīts, ko mēs vienkārši redzam šajā sociālos tīklos, un kas izraisa smadzeņu vēzi?
Ir tā, ka īstenībā tur ir ļoti daudz faktori. Tieši runā par onkoloģiskām saslimšanām kā tādām. Es neteiktu, ka tiešām tā statistika īstenībā tomēr ir bišķiņ līdzīga, tiksim, sievietēm un vīriešiem. Bet izraisa, protams, tā riska faktori jau, ja godīgi, visām tādām hroniskām saslimšanām praktiski vienādi. Tad šis te pārliek lielais stress, varbūt tās arī kaut kādi ģenētiskie faktori, kas kaut kādā brīdī mūsos ir iekšā, bet kaut kāds triggers, piemēram, kaut kāds liels emocionāls notikums vai tiešām kaut kāda trauma liek mums tam ģenētiskajiem faktoriņiem, tā teikt, palaisties un rasties šai te onkoloģijai. Par sievietēm runājot, teiksim, protams, ka sievietes, teiksim, ir, tā teikt, riska zonā, tāpēc, ka mums ir šīs te hormonālās izmaiņas. Un visu laiku, kad ir šīs te hormonālās izmaiņas, mūsu organismam savā ziņā ir stress. Vai ne? Un tad, kad ir stress organismam, tad arī var pēkšņi mūsu imunitāte kaut ko sliktu izstrādāt, sākt uzbrukt sev, var sākt šūniņas nepareizi uzvesties, dalīties un tiešām rasties onkoloģiskas saslimšanas. Tā kā tas viss ir tā ļoti, ļoti plaši un tik ļoti saistīts ar to, kā mēs dzīvojam un esam, ka, jā. Vai smadzeņu vēzis ir jauniem cilvēkiem biežāk sastopams vai vecāka gadagājuma cilvēkiem? Tas smadzeņu vēzis arī ļoti, ļoti tāda plaša tēma, kas gan vairāk neiroķirurgiem, tā teikt, ir tas lauciņš, bet tas ir gan jauniem, gan veciem cilvēkiem, gan pusmūžā. Veidi ir daudz un dažādi, un tas, tā teikt, jā. Protams, kad ir šie ģenētiskie faktori, ir dzīvesveida faktori, ir kā mēs vispār, tā teikt, kādā vidē mēs uzturamies, ja, vai kaut kādi ārējie šie vidas faktori mums arī ļoti, ļoti ietekmē, ja, protams. Sanāk, tie instrumenti, ko augstāk arī tu esi minējusi, jā, tas ceļš pie miera pie sevis, jā, teiksim, kā mēs iemācāmies arī kupēt stresu, arī cīnīties ar stresu un tādā labā nozīmē ēst pareizu pārtiku, mums draudzīgu pārtiku. Tomēr labs kvalitatīvs miegs, tas pasargā mūs no saslimšanām tieši neiroloģiskām. Jā. Tas mazina Protams, riskus, jā? Jebkurām saslimšanām mazina riskus. Ne tikai neiroloģiski profili, bet arī kardioloģiski profili un dermatoloģiski profili, vai ne? Jo mēs esam tādā labākā sevis versijā, neesam izdeguši, neesam tādā visu laiku tādā trauksmes stāvoklī, jo arī mums ķermenim, tā teikt, nav iemesla arī baigi kaut ko signalizēt, ka kaut kas nav tomēr kārtībā, vai ne? Un, protams, jo mēs to visu mākam foršāk iemācīties un darīt priekš sevis, jo tas ir daudz labāk. Bet kādi ir, teiksim, 3 sarkanie karogi, kas varētu liecināt par to, ka neiroloģiskā sistēma ir piekususi, jā, bet, teiksim, ir jāizdomājās, jā, par to, ka tomēr, tā kā sevi jāpiepasē šajā ziņā? Jā, laikam numur 1 tas ir, tā teikt, ka sākās problēmas ar miegu, jo miegs mums ir tik ļoti, ļoti svarīgs. Ka sākās sāpes, diskomforts, ka mēs nejūtamies vairāk labi, ka mums velk, ka mums sākās biežas galvas sāpes, piemēram, jā. Arī var sākties reiboņi.
vai arī panikas lēkmes, piemēram, kad mums tā veģetatīvā nervu sistēma ir tik ļoti, ļoti sakairināta, ka mums tiešām pēkšņi kaut kādā situācijā mēs tiešām jūtamies tā, ka visi mēs mirstam nost, ka mums nav ko elpot, ka mums sirds tūlītās izliks pa muti laukā, vai ne, ka notirpst rokas, notirpst kājas. Tas viss ir tā kā sarkanie karaudziņi, ka varbūt bišķi jāpaskatās, un varbūt, ka tiešām tajā brīdī tad ir jāgriežās pie speciālistiem un pie speciālista neirologa vai arī, tā teikt, arī dermatologa tajā brīdī, tad, kad ir kaut kādas ādas jau izpausmes, jo es domāju, ka stress arī ļoti, ļoti daudz ko parāda uz ādas, vai ne? Jā. Saki, lūdzu, Zane, man ir vēl praktisks jautājums, vai ir kaut kādi instrumenti, es nezinu, masāžas, spā, taktīlās kaut kādas sajūtas, seks galā, kas varētu noņemt stresu, atvieglot šo sasprindzinājumu nervu sistēmā? Jā, pieskāriens jau vispār ir tas, kas mums īstenībā ir tik ļoti, ļoti nepieciešams ikdienā. Pieskāriens ir tas, kas mums liek justies labi, kas, teiksim, atmodina mūsu nervu sistēmu caur šīm te sensorējām, tā teikt, sajūtām, kas mūs sāk, teiksim tā, izmainīt šo te hormonālo arī sistēmu, vai ne? Un ar pieskārienu palīdzību mēs tik ļoti daudz ko varam iegūt šo te oksitocīnu ražošanos un tā teikt labu garastāvokli. Ja tas trūkst tie pieskārieni, tad mēs arī varam kļūt tādi trauksmaini un tādā negatīvā tādā noskaņā. Un tāpēc ir foršas gan masāžas, gan arī šie te, arī varbūt, ka stresa noņemšanas veidi, ka caur pieskārienu, kas ir tās tappinga metodes un šīs te visas. Kas ir tappinga metode? Ka konkrēti pieskaroties konkrētās ķermeņa daļās, tad tiek izvadīts stress laukā. Tappinga metode. Jā, un arī, kad mēs sevi samīļojam, sevi, tā teikt, tā paglodam, samīļojam, tas arī mūsu nervu sistēmu, tā teikt, ļoti, ļoti labi ietekmē. Un šī te mīlestība, kas ir jāizrāda, vai ne? Jā. Tā viennozīmīgi visu labi ietekmē. Doktor, bet, protams, mums visiem gribās līdzināties ārstiem. Un kāds tad ir tavs top 5 nervu sistēmas eliksīrs mieram, miegam un labai pašsajūtai? Tas ir tas, ko es tā kā ikdienā praktizēju. Pastaigas. Ilgas pastaigas, man patīk klausīties foršu iedvesmojošu mūziku un ilgas garas pastaigas. Tas ir numur 1, kas man tiešām palīdz, tā teikt, izvadīt savu dienas stresu vai vispār kaut kādus notikumus izreaģēt. Tad ir elpošanas vingrinājumi, ko ir daudz un dažādas, ko es pielietoju gan īslaicīgi, piemēram, šis te, kad tiešām ir kaut kāda stresa situācija un ātri vajag, teiksim tā, nošiftot to emociju, kas ir, piemēram, tā box breathing, vai ne? Vai vienkārši pēlpot 10 minūtes dienā, bet tā mērķiecīgi. Ir daudz dažādas aplikācijas, kur to var iegūt, piemēram, Breathe aplikācija vai Insight Timer, kur ir ļoti daudz kas. Un meditācijas. Man ārkārtīgi patīk meditācijas, es viņus mainu, vai tas ir guided meditation, vai tas ir, tā teikt, vienkārši klusuma, kas ir visgrūtākais variants, bet tas nomierina prātu. Un, protams, būšana arī ar ģimeni. To tiešām, tā teikt, ir jāpiemina, tāpēc, ka tas ir
būšana kopā ar sev mīļajiem cilvēkiem, bērnu apmīļošana, mīļotā cilvēka apmīļošana, ģimenes apmīļošana, tas viss kur mums dod oksicīnu un viss, tā teikt, dod mieru un ka viss ir labi. Taču dzīvē viss ir labi. Paldies! Dažreiz man šķiet, ka mēs dzīvojam kopā ar Zani, jo mums tās prakses ir ļoti, ļoti līdzīgas, jā. Gan meditācija, gan arī elpošana. Un tāds last but not least, man tāds jautājums, vai ir kaut kāds tāds medicīnisks mīts, kurš tev ir labi zināms, un viņš tā ļoti, ļoti bieži tiek apspēlēts, bet ar kur tu tā kā īsti nepiekrīti? Vai, piemēram, tava prakse vai dzīves pieredze tieši pierāda pretēju? Tieši pierāda pretējo. Īsnībā, ja godīgi, tādu vienu, tādu spilgtu, man grūti tagad ir tā izdomāt, kas nu tas tāds būtu. Bet viennozīmīgi ir tas, ka nekad nav melns vai balts. Medicīnā, tādā lielajā medicīnā, teiksim tā, ir vadlīnijas, ir strikti noteiktas robežas, ko kā darīt, kāpēc. Jā, tas vienmēr ir pamatā. Bet es gribētu teikt, ka es tomēr ļoti, ļoti atbalstu to, ka ir arī šis te netradicionālais skatiens, ka ir papildus šīs te tehnikas, kas ir, tā teikt, netradicionālās tehnikas, kā mēs sev varam palīdzēt un kā arī ārsti var palīdzēt pacientam, jo nevienmēr ir melns vai balts, un tas vienmēr ir pierādījies, jo tā viena tabletīte neizārstēs pacientu. Ir jābūt tādai kopsumai, gan dzīvesveida, gan tas, ko pacients ikdienā dara, gan kādā vidē viņš atrodas. Tas nav tā, ka tā tabletīte vai šīs te vadlīnijas var izārstēt. Jā, tas ir šī te tradicionālā pieeja, viņu vajag, un arī citreiz ir ilgstoša šī te medikamentozā terapija, bet papildus ir jānāk tomēr tai sapratnēji, cik ļoti mēs esam katrs atbildīgs par sevi pašu. Un tā sapratne kaut kāda, diemžēl, nāk ar gadiem, vai ne? Es domāju, ka 11 gados, 20 gados mēs nedomājām par longevity lietām un tā teikt, ilgtermiņa tādām kvalitatīvām lietām. Jā, tas laikam nāk ar laiku, un tikai tad mēs saprotam, cik tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Ne tikai, tā teikt, izmantot šo te tradicionālo, piemēram, kā ārsti, tādu tradicionālo medicīnas bāzi, bet arī papildus, tā teikt, šo te netveramo, īstenībā arī citreiz ļoti, ļoti, piemēram, ja mēs skatāmies no ajurvēdas puses vai kaut kā tāda, jā, kas ir īstenībā jau gadsimtiem sena, vai ne, ka mēs tomēr kaut kā integrējam tajā visā kopā. Un tad tikai ir, man liekas, tas rezultāts. Burvīgi. Uz tādas siltas un tik ļoti mierpilnas nots man gribās tev pateikt lielu paldies par iedvesmojošiem ieteikumiem, instrumentiem un arī aktuālām tādām rozīnītēm, arī uz sāpīgiem jautājumiem, ko šobrīd tu esi mums arī pastāstījusi. Es novēlu tev fantastisku vienkārši šo medicīnisku ceļu. Tu iedvesmo arī sievietes un vīriešus uz šo veselīgo dzīves stilu, uz meklēšanu, tāds miers, un to arī akcentēja ģimenes lomu ikdienā. Manuprāt, tas ir tiešām tik skaisti redzēt arī mieru un sameklēt mieru arī ģimenē, bet arī neaizmirst par sevi, vai ne? Nekad nedrīkst aizmirst par sevi, jo mēs esam, kā tu saki parasti, es sev esmu prioritāte, vai ne? Jo tā tas arī ir. Tā padomā, ka mēs piedzimstam vieni,
un arī nomirsim vien. Un mēs esam tie, kas spēj savu dzīvi kaut kā izmainīt. Mēs esam tie, kas spēj sev, tā teikt, likt justies labi, būt laimīgam, nevis ārējie faktori, bet mēs sevi iekšā varam pateikt, es tagad būšu laimīgs. un tik tiešām arī, tā teikt, ticētam, noticētam un jā, likt visam tieši tā arī būt. Jo mēs sev esam prioritāti, vai ne? Mīļie draugi, paldies, ka jūs bijāt šodien kopā ar mums. Ar mani šodien bija fantastiska viese Zane Anna Litauniece, ārsts, neirologs. Tiekamies ar jums mūsu nākamās epizodēs.